paskatīties uz kaut kādām lietām, par kurām ir jautājumi no citas skatu punkta, uzzināt, kā patiesībā ir, it īpaši ar to, ka varbūt sociālie tīkli un e-vide nav tā drošākā vieta. Mani sauc Anna Rita Gailīte. Es esmu Rīgas Doma draudzes locekle, un es šeit nonācu tāpēc, ka dievkalpojums sākas 12. Tas bija mans sākotnējais iemesls, un tas, kāpēc es te paliku. Šeit ir ļoti estētiski skaista vieta. Te ir ļoti pacelājoša, manuprāt, vai vismaz man pacelājoša mūzika katru svētdienu. Un manuprāt, arī draudze ir ļoti pārsteidzoši atvērta un pieņemoša un labi izveidota. Tā nav skola, tā ir vieta, kur var vienkārši atnākt, paklausīties, aiziet. Nav nekādu saistību. Un tā ir iespēja arī nedaudz izaicināt sevi, paskatīties uz kaut kādām lietām, par kurām ir jautājumi no citas skatu punkta, uzzināt, kā patiesībā ir, it īpaši ar to, ka varbūt sociālie tīkli un e-vide nav tā drošākā vieta. Un varbūt iegūt kādus domu biedrus vai vismaz kontaktus vai kādas lietas, kas varbūt palīdz arī vēlāk pēc tam ticības dzīvē, vienkārši parastajā dzīvē. Es esmu ieguvusi tiešām tādas cilvēkus, kuriem es zinu, ka ja man ir slikti un viss plīst un lūst, ka tie ir cilvēki, kuriem es varu zvanīt. Arī, ja viss ir labi, tad es varu viņiem vienkārši piezvanīt un parunāties. Tāpēc aicinātu tos, kuriem ir interese, tos, kuriem ir iespēja. Manuprāt, šī ir brīnišķīga vieta, kurā uzzināt vairāk par Dievu, uzzināt vairāk par kristietību. Ar aprīli sākot ir iespēja nākt šeit uz Domu, Vecrīgas sirdī. Un uzdot jautājumus, izaicināt sevi, iegūt varbūt draugus, varbūt neiegūt draugus. Bet un informāciju var meklēt Domas LV mūsu draudzes mājaslapā un Doma mājaslapā.